rezultātiem. Nu, tā bija viņa galvenā doma, galvenās korekcijas, ko viņi veica šajā startlaikā. Nu, protams, jebkuras pārtraukums, kas nāk par labu veselībai, es domāju, ka kanādiešiem ir nācis tiešām pozitīvā nozīmē, un vēl viņi ir līderi. Nu, šobrīd, protams, vērosim cīņas. Kā teicu, kanādieši būs priekšpēdējā, amerikāņi pēdējā, šeit 1. un 2. vieta. Tā kā izloze šai ziņā ir bijusi ļoti laba no intrigas viedokļa. Un pa vidu būs, protams, Krievijas un vēl viens ASV pāris, bet, kā jau teicu, sāk šo te labāko piecinieku startu. Francijas pāris Natālija Pišilā, Fabians Buržā, kuriem ir 3. vieta. Jāsaka, puslīdz stabila attiecībā pret atpalicējiem un attiecīgi priekšā esošiem kanādiešiem un amerikāņiem. Wow. Taisnību sakot, nu, tāds kritiens nebūtu ne tādā sarežģītākajā vietā. Un
Tik žēl, ka krītot pašām tā distance un tas izvietojums bija tāds, ka viņš bija spiests arī paklupināt partneri. Līdz ar to -2 punkti kā no gaisa. Tas ir viens sliktums. Otrs sliktums, ka šis kritiens notika elementa soļu virknēm, lokveida soļu virknēm laikā. Pareizi sakot, uzsākot, bet vienalga ir skaidrs, ka tas elements jau bija uzsākts. Un tātad tas ir divkārt sāpīgi, jo kritiens ir nevis vienkārši slīdējumā vai kaut kādā tur momentā, bet elementu laikā tātad gan elements tiek ieskaitīts ar -3 vērtējumu, kas atbilst tiem kriteriālajiem mīnusiem, kas ir jānoņem tādas kļūdas gadījumā, un arī vēl papildus -2 punktu, tāpēc kā partneri atradās uz ledus. Vaidri. Es tagad domāju, vai tas kompensēs to neveiksmi, diez vai. Nu, vēl viens mīnus noteikti saplēs tā žaketi. Tas tagad būs. Man liekas, ka viņam jau arī bija saplēs žaketi, jo tomēr attēlojot Čarliju Čaplinu ir šis tēls ir pietiekami skaidrs un reku jau sākumā bija. Tā kā vismaz žaketi nebūs jālā. Tas būs labi. Tas būs labi, bet jā, nu žēl. Lieliski izpildīt vīzlus, lūk, cik sinhrons lidiņas pagriežās precīzi priekšējā aizmugurējā slidas daļa un šeit. Lūk, op, un aiziet, un viņš izsita arī slidu no partneris apakšas. Tātad tas ir iekšējs novirziens, un izpildot iekšējo novirzienu, nepaceļot sev uz pirksgalu, faktiski uz vidējās slidas daļas, un slidiņi iecirtās ledu. Jā, redzēsim. Jā, tas maz vajag, bet, nu, vienīgais, ka viņiem varbūt bija, zinām, rezerva attiecībā pēc Sanceļšiem. Tā kā, nu, varēsim paskatīties, nu, nekāda lielā jau tur rezerva nebija. Jā, nu, lielā nebija, bet, tās vietas 3 punktus šķirt. Es ceru, ka Francūs Buržā, kurš it kā bija vaininieks, jūtās droši vien šobrīd kā nelaimīgākais cilvēks pasaulē. Nu jā, Sāpēs kritiens cīņā par medaļām. Mēs jau runājam, tā kā nokrita Japāņi, kas cīnījās par 15 vietām. Nu, jaukas piedzīvojums, nu labi, būsim tur. Bet viņi arī to uztvēr tā, bet šeit apskaties uz sejas izteiksmēm. -2. 92. Tā, bet viņiem pietiks rezerva attiecībā pret kanādiešiem. Pietiks rezerva. Jā, bet viņu īstākie konkurenti. Nu, to es saprotu. Bet viņi vismaz tagad būs līderi. Ar visu to. Nu, droši vien, ka viņus tas īsti nenomierinās, jo dotajā momentā, ja tieši iztulkojam un pirmā vieta, droši vien, ka viņus īsti neapmierina. Ne, pirmā vieta apmierina, bet neapmierina punktu summu. Bet viņi reāli